Raidījumu atbalsta Vella Professionals. Sveiciens mīlestības mēnesī. Ceru, ka Valentīna diena aizvadīta patiesi sirsnīgi, tomēr jāsaka, mīlestība ar to vien nebeidz. Tādēļ raidījumā Dzīves pulsā kopā ar Tirdzniecības centru Valleta šovakar stāsts par vienu no mīlestības izpausmēm, proti par mīlestību pret savu nodarbošanos. Šajā raidījumā dosimies ciemos pie horeogrāfas un fitnesa entuziastes Lindas Ķūzes, kurai ir paveicies savu hobiju pārvērst par dzīvesveidu, turklāt to veiksmīgi apvienojot arī ar jaunās māmiņas pienākumiem. Dzīvesveidā tomēr nepietiek ar ideju vien, tādēļ raudzīsim arī, kā to realizēt praktiski. Savukārt kopā ar stilisti Gitu Šilderi parādīsim, kā dzīvesveidu atspoguļo apģērbs, veidosim 3 tēlus, kas noderēs radošajā ikdienā un, protams, neiztiksim bez noderīgiem stila padomiem. Reiz dzirdēju kādu ļoti skaistu domu. Ja negribas strādāt, tad jādara tā, lai par darbu taptu hobijs. Linda, tu vadi deju studijas JV Clubs gan Valmieras, gan Siguldas filiāli. Turklāt Valmierā es atvērus arī vietu fitnesam, kustību bāzi. Bet pastāst, kā tad īsti notika tā, ka deja kļuva par tavu dzīvesveidu? Tas meklējums jau bērnībā, kad ar māsu mēs kopā taisījām dažādas priekšnesumus. Un tā nu es augu, dejas auga man līdzi, gāja dažādos pulciņos, labi izdevās. Sākām trenēt, mani dažādi apstākļi tur dēļ iecēla par vadītāju, nācās apmācīties, lai varētu citiem to dot. Un tad es vienmēr esmu domājis par to, ka augot laukos, Cēsīs, lauku pilsētās, ka mums nebija šīs iespējas, kā bija Rīgas bērniem, kuriem bija daudz vairāk iespējas, kur izvēlēties. Un tad man vienmēr tā doma ir bijusi, ka es vēlētos dot tiem, kas tagad aug, to iespēju, ka tikpat labā līmenī, kad var arī lauku pilsētās vai mazākās pilsētās apmācīties. Un tad mēs braucam arī uz dažādām pasaules līmeņa izstādēm, bet nometnēm, kur apmācamies pie, piemēram, Amerikas, Japānas, kas ir šobrīd top horeogrāfiem. Un tad to visu vedam uz Latviju un sniedzam saviem dejotājiem. Tas izklausās ļoti, ļoti forši. Un vai man ļoti patīk arī tā doma, ka kolektīvs kļūst par otru ģimeni, vai tā arī ir? Tā arī ir, jo savādāk nemaz nebūtu iespējams tas, ka man šobrīd ir maza meitiņa, tikko nosvinējām gada jubileju. Ja man nebūtu šī lieliskā komanda, tas nebūtu iespējams, jo kādam bija jāturpina trenēt, darboties kopā ar bērniem. Tas prasa milzīgu enerģiju, dienā treniņi, tas pašas nometnes. Un, tad komanda kā viens par visiem, visi par vienu, tā arī mums ir dejošanā. Un tas ir ļoti, ļoti skaisti. Bet, tieši paturpinot šo tēmu, tava mazā meitiņa Lizete, neraugoties to, kādus pienākumus, kāda enerģija prasa būt mammai, tu paspēji nodarboties arī ar fitnesu. Cik būtiski ir šīs sportiskās nodarbības jaunās māmiņas dzīvē? Pirmkārt jau, lai labi justos, labi izskatītos, un ja tu labi izskaties, tad tu arī labi jūties. Tas ir tāds aburtais loks, lai būtu spēks un enerģija, jo tad, kad es izraujos no mājas, tās dažas reizes nedēļā uz trenižera zāli, kur strādāja privātā treneri, tad tas ir, atslēdzies no tiem māmiņas pienākumiem uz mazu brīdi, un tu brauc mājās uzlādāt enerģiski, tu atkal vari darboties līdz vakaram ar mazo. Atpakaļ. Jā, tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Iesaku visām mamām noteikti. Bet kā ir ar vingrošanu kopā ar bērniņu, vai arī tas ir variants? Ko tu par to domā? Jā, es domāju, ka tas ir lieliski. Protams, mamām gribas izrauties no tās mājas, jo viņas visu laiku tur ir. Tad, ja nav iespējas kam atstāt, tāpēc, ka bērniņi kādam ir jāpieskat, ja nav šīs iespējas braukt uz zāli vai finansiālu apsvērumu dēļ vai kādu, tad lieliska alternatīva ir vingrot kopā ar bērnu. Un ir pilns internets, un ne tikai internets, viss, kur ir iespējams apskatīties vingrojumus un pavadīt laiku kopā kvalitatīvi ar bērnu, izpildot dažādas vingrinājumus un gūstot lielisku pašsajūtu. Bet tu rūpējies ne tikai par savu meitiņu, tagad nāk vasaras laiks, tad daudz vecāku uztic tev arī savas atvases, jo tu veido radošo bērnu nometni Kukabūra. Par ko tad ir šī nometne ar tik ļoti garšīgo nosaukumu? Kukabūra vispār ir putns Austrālijā, kurš ir tāds ļoti skaļš un skanīgs. Ja jūs YouTube'ā ierakstītu, jūs dzirdētu, ka viņa dziesma līdzinās smiekliem skaļiem. Tāda ir arī Kukabūras dzīve ikdiena. Ar ko mēs atšķiramies no citiem, ir to, ka mums ir kā realitātes spēle. Tas nozīmē,
ka bērnus katru dienu filmē. Jūs kā māma no rīta dzerot kafiju, jau varat skatīties, kā jūs bērnam iet, ka jūs esat tā kā līdzās. Un tas ir ļoti interesanti un savādāk kā citiem. Tad mums ir 4 ciltis, kas arī ne visur ir, kad ir sadalīšana šajās ciltīs, notiek cilts rituāls, un tad viņi sacenšas dažādās sacensībās, lai rezultātā uzzinātu, kura ir draudzīgākā, enerģiskākā, stiprākā, spēcīgākā, dažādās jomās. Ne tikai, piemēram, sportiskās aktivitātēs, bet arī prāta aktivitātēs. Ir daudz dažādas lietas, kuras varētu stāstīt, bet tad būtu jātaisa atsevišķs raidījums man šķiet. Tā kukubūras dzīve izklausās ļoti krāšņa, bet, manuprāt, lai paspētu visu to, ko tu dari, ir vajadzīgs ērts apģērbs. Bet varbūt es kļūdos, varbūt ir citādāk. Kāda ir tava pieeja stilam un kas ir tavā gardrobē? Jā, ērts apģērbs, tas ir pirmām kārt. Otrām kārtām ir arī stilīgs un moderns, jo, kā jau es minēju, mēs strādājam ar bērniem un jauniešiem. Viņi skatās līdzi, un viņiem patīk, ja tu esi saģērbies mazliet savādāk, krāsaini, koši, ir kādi interesanti aksesuāri. Un tādi mēs arī treneri esam. Jā, koši un krāsaini. Iespēja papildināt garderobu mums noteikti vēl būs, gan ar krāsām, gan krāšņumiem, bet ar kādiem tad dargumiem varam papildināt mūsu fitnesa inventāru klāstu un ko vēl noderīgi varam izmantot ikdienā. To mēs tūlīt noskaidrosim, jo mums ar Lindu laiks doties Tirdzniecības centra Valleta veikalos. Tā kā būtiska Lindas dzīvesveida sastāvdaļa ir dejošana un fitness, mūsu ceļš sākas pie sporta apavu plaukta. Jo tie ērtāki, jo lielāka iespēja izvairīties no mugurkaula un locītavu traumām. Ar fitnesa apaviem, skriešanas apaviem, vispār ar apaviem ir tā, ka uz tiem nevajadzētu taupīt līdzekļus, bet pirkt tiešām kvalitatīvus. Par skriešanas apaviem ir tā, ka es ieteiktu doties uz veikalu. Bieži vien veikalos ir arī dažos Sportland iespējams šis celiņš, kur jūs varat paskriet, un pārdevējs, kurš ir apmācīts konsultants, jums ieteiks, kādi jums ir vajadzīgi, vai jums neiet pēdiņu uz iekšu, pa kurieni jūs skriesiet, un tas viss ir ļoti svarīgi. Uzreiz var visu izmēģināt. Jā, tāpēc ierēķiniet kādu stundu vismaz, kad jūs ejat pirkt apavus, un kārtīgi viņš jums visu izstāstīs. Par dejošanu runājot, tur es izvēlos pati arī tādas, kas ir šie free saucamie, kam lokās zolītas visām pusēm, attiecīgi netraucē dejojot, ir iespējams izpildīt visas kustības un ir ļoti ērti un fējīgi. Vingrošanas bumba ir ļoti universāls un labs līdzeklis. Treniņiem mājās, un arī sportzālē, protams. Var apsēsties? Apsēsties, tas man vairāk asociēs ar grūtēšu sadarbībām, uz kurām es arī, protams, kā aktīva jaunā topošā māmiņa gāju, bet dažādas vingrinājumus izpildīt, piemēram, uz zemes ir grūts, to pašu plankingu pamēģiniet, izmantojot bumbu, tas ir daudz grūtāk un, attiecīgi, arī rezultāts būs vēl lielāks. Vingrošanai gan ar mazuli, gan vieniem pašiem noderēs arī sporta paklājiņi, un, ja plānā nav došanās uz fitnesa klubu, bet treniņa vietu paredzēts veidot savās mājās, labs sākums ir papildināt to ar gan mazākām, gan lielākām hantelēm. Bet, lai dejojot, vingrojot, skrienot un darbojoties pietiktu spēka, enerģiju varam smeltīs atspirdzinošos dārzeņu vai augļu smūtijos. Viegli tos pagatavot ar blenderi, sasmalcina sastāvdaļas un voilà, brokastis vai pēcsporta dzēriens gatavs. Vingro ar mazulīti, kādas viņam ir labākais drēbītes? Tas, kas tad izvēlās drēbītes mazajam, to jau visas māmiņas noteikti zina, ka ļoti feini ir tad, ja ir organiskā kokvilna. Tas ir ļoti labi, jo šī organiskā kokvilna ražojot tiek ražota bez ķīmijām dažādām. Un tieši šādas organiskās kokvilnas drēbītes bez vīlēm, lai nekas netraucētu mazuļu kustībām, atrodams veikalā Lindex. Savukārt, lai smeltos idejas nākamajai nometnes sezonai, uzticams Lindas biedrs ir MacBook dators.
šis ir kā palīgs, ko var paņemt līdzi uz tiem pašiem treniņiem, prezentācijām, pie klientiem. Komplektēs draugs. Jā, un tieši kāpēc izvēlos Makintoshu, man viņš šķiet daudz parocīgāks, ērtāks. Varbūt pirmajā dienā to šķiet tā grūtāk, kamēr tu ieies tajā visā jaunajā sistēmā. Un arī dizains ir visai klīts. Un dizains ir arī ļoti no svāra, jā. Un man ir kritis pret repēm nekāda vaina, starp citu. Izturīgs arī tātad. Izturīgs, jā. Ikdienas darbus ērti piefiksēt gada plānotājā. Tie, kuriem patīk plaša vieta pierakstiem, novērtēs A4 formāta plānotāju ar lapusi katrai dienai. Bet garšu pasaules virtuoziem patiks virtuves gada grāmata. Tajā iekļautas gan receptes, gan katra mēneša aktuālo produktu saraksts, arī vīna žurnāls un citi padomi ēdienu pagatavošanai. Savukārt kvalitatīvi rakstām piedarumi pat vissarežģītākos darbus padarīs vieglāk veicamus. Nu ko, mums tagad laiks pamest Valletas telpas, lai dotos uz nelielu izkustēšanos. Ciemos pie tevis Lindas kustību bāzi, bet tikmēr Gita meklēs 3 tēlus. Dodamies! Gita Šildere, vizāžiste un stiliste, ar panākumiem piedalījusies starptautiska līmeņa skaistumkopšanas konkursos. Savas zināšanas un prasmes ieguldījusi tādos žurnālos kā Santa, Klubs un Shape, darbojusies arī dažādos televīzijas šovos. Gita veic skapju revīzijas, konsultē par apģērbu un krāsām, kā arī vada seminārus par cilvēka vizuālo tēlu. Lindai varētu piedāvāt apģērbus, kas būtu neformālām tikšanās reizēm, vai arī reizēm, kad jāapmeklē seminārs, vai, teiksim, kaut kas, kas nav pavisam ikdienai, bet neformālām izdiešanas reizēm. Tas varētu būt šāds te komplektiņš, svārka topiņš un žakatīte, kas piedotu visam klasiskumu. Linda jauna sportiska sieviete, un noteikti viņai ir nepieciešama sporta soma, kur salikt inventāru, sporta apģērbu. Liekas, šis ir ļoti piemērots krāsu salikums. Ir košas krāsas, ir dažādas krāsas, lai pēc tam jauki to piekomplektēt arī Lindas sporta tērpām. Viena sieviete pašpārliecināti nejūtas, ja viņai nav skaista veļa. Līdz ar to mūsu viesim es piedāvāšu īpaši pikantu komplektiņu, kas varētu būt zeķturi ar zeķēm. Vai viens no tēliem, ko piedāvās Gita, būs sportiskais? To mēs redzēsim nedaudz vēlāk, bet Kristīna ar Lindu tikmēr dodas ciemos uz Lindas radīto vietnu fitnesam, kustību bāze. Un kaut kas liek domāt, Linda ar sportu pavisam noteikti ir uz stūpu. Čau! Laižam iekšā, parādīšu, kas ir kustību bāze. Mēs esam manā sirds vietā kustību bāzē, Valmierā, Lilijas ielā 2, 3. stāvā. Kustību bāze ir vieta, kur zem viena jumta dzīvo gan dejas, gan fitness. Mums ir gan sievietēm nodarbības, gan zumba, gan šīs te mūsdienīgās hip-hop dejas. Tieši kā sapnis par dejošanu kā karjeru arī sākas Lindas stāsts, un sapņi patiešām piepildās. Jā, tad, kad es biju tāda jaunāka, iznāca tāda filma Honey saucās. Un tad, kad es noskatījos to filmu, es domāju, ka jā, es arī tā gribētu. Viņai tur bija gan deju grupiņas, tā kā deju studiju, pēc tam viņa izveidoja un filmējās klipos un tāds. Nu, lūk, pagāja daudzi gadi, un es sev pieķēru pie tās domas, kad
man ir tā kā tajā filmā, jo, uzpeldēja tā filma, atkal tas nosaukums, man ir tā kā tajā filmā un pat vēl vairāk. Kā saka Linda, lai atrastu savu patieso dzīves aicinājumu, vajag mēģināt, vajag darīt un sekot savai sirdī. Un Linda patiešām arī dara. Viņa ne tikai iekustina studijas JV Clubs jauniešus dejā, bet iekustina arī idejas nometnē Kukabūra. Tur top bērnu pirmie biznesa projekti. Mūsu mērķis, teikšu tā, Kukabūras ir iedvesmot bērnus, tā kā parādīt, ka viņi var uzdrīkstēties darīt. Un tad mēs taisam, piemēram, saldējumu namiņus, brīvdabas kino. Katrs taisa savu pirmo biznesa projektu. Viss nedēļas garumā attīsta. Ir šis budžets, kas ir saucās burras, un tad viņi tur izdomā, piemēram, par nopelnīto naudu, vai viņi aizies un iztērēs viņu, vai viņi ieguldīs tālāk biznesā. Un tad es ļoti ceru, ka kāds no šiem bērniem, kurš būs bijis nometnē, varbūt kādreiz tiešām atvērs savu biznesiņu, jo būs viņam bijusi šī pieredze. Protams, skaļā Austrālijas putna vārdā nosauktajā nometnē neiztiek arī bez piedzīvojumiem. Tajās gan ūdensprieki, gan nakts trasītis, gan šovasar pirmo reizi arī dronu lidošanas skola. Iedvesmu aktivitātēm, jo sevišķi sportošanai, varot noķert viegli. Atliekot tikai paskatīties uz savām bildēm pirms grūtniecības laika, tomēr vislielāko izaicinājumu prasa šo iedvesmu un motivāciju noturēt. Pats svarīgākais, man liekas, ir sākt, jo, kad tu sāc, tad tas aiziet. Atrast to laiku, izbrīvēt, un tad jau viss notiek. Un ir dažādi varianti. Cik liela katram tā iekšējā motivācija, kā man tā ir milzīga, tad man tas bija viegli ļoti tos 4 mēnešus kārtīgi notrenēties, vajag arī tagad sarkani, kā redzat. Bet māmiņām, piemēram, var iet kopā ar citu māmiņu. Grūti atteikt, piemēram, šodien slinkums, tev jau otrs saka, mums ir jāiet, un tad tu, protams, ka iesi. Tas ir variants. Varat pielikt pie leduskapa savu ideālo ķermeni, uzlīmēt virsū savu galvu, un tad katru reizi, kad gribas panašķēties, paskrīties, varbūt tomēr nē. Bet galvenais ir iekšējā tā paša motivācija, pašam saprast, ka tu tiešām to vēlies, un ka tu to dari sevis dēļ, nevis kādu citu. Es nesaprotu, kā var nemīlēt sevi. Ir jāmīl sevi ļoti, arī jaunajām māmiņām. Ir jāatrod laiks sev un treniņiem, vai ne? Ja māmiņa vai varbūt tētis vēlas vingrot kopā ar bērniņu, Linda iesaka pašā sākumā lūgt profesionālu treneru palīdzību, lai sastādītu sākotnēju plānu un izvairītos no iespējamām traumām, taču vēlāk tad gan var domāt vingrojumus paši vai iedvesmoties no citiem. Tā kā es esmu aktīva jaunā māmiņa un vēlos iesaistīt arī citas savās aktivitātēs, tad es esmu sākusi rakstīt blogu, Mākoņoga saucās. Tā ir kā iedvesmas vieta ne tikai māmiņām, bet sievietēm vispār. Dažādas interesantas, radošas lietas, kā var īstenot pašas. Un tur būs arī sadaļā ar šiem vingrinājumiem, ko var mājās vingrot un darīt kopā ar bērniņu, bez bērniņa, visādi. Ar deju piesitienu, vai ne, Līzet? 1, 2, 3, 4, hey! It might seem crazy what I'm about to say. Well, sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon, I could go to space. But the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you want to do. Pēc tādas aktivitātes jāietur neliela pauzīte, un lai tā būtu stila pauze. Ar kādiem 3 tērpiem mūs būs pārsteigusi Gita? To tūlīt redzēsim. Linda, esmu piemeklējusi tev skaistu komplektu ģimenes brīvdienām uz Rietumu Eiropu. Principā šeit ir diezgan daudz šī brīža aktualitātes, sākot ar to, ka kopējā gāma ir pasteļi tādos pūdertoņos, kas arī lieliski tev piestāv. Toņi ir ļoti, ļoti niansēti, sākot ar bēšīgi pelēcīgu vērstu un beidzot ar zilgano tonīti. Bikses maksimāli ērtas, jo, kā zinām, tev ir maza meitiņa, un tev ir daudz jākustās, daudz būs jāiet, daudz būs jāskrien, lai tev tas viss būtu maksimāli ērti, tāpēc arī šāda bikšu izvēle. Protams, skaists akcents ir mugursoma,
kas arī ir tiešām ērta tam pašām savām vajadzībām, savām lietām vai bērnu krūzītei. Man liekas, ērtāka soma šādam ceļojumam nav iespējama. Un, protams, skaistumiņš uz rokas, kas ir tāds papildinājums un aksesuārs. Arī šallīte, kas varbūt domāt ir vairāk siltumam. Un visam nobeigums ir skaistas brilles, jo noteikti tur būs saule. Un, ja ir saule, ir arī saules brilles. Jā. Man ļoti patīk šis komplekts, tīpaši tas, kad ir ērti mugursoma, jo mugursomā, kā jau tu minēji, var ielikt visu iespējamo, kas ir vajadzīgs, tas pats fotoaparāts, bērnam nepieciešamās lietas, jo bērniņš ir maziņš, tad viņš vēl jāņem opā, jā. Nu, lūk, tā. Un ir fēni, kad ir vairākas kārtas, jo, ejot iekšā ir silta, mēs varam aģērbties, nolikt čalli, ir vēsi, piesedzamies. Nu, tā, lūk. Un saules brilles saulainam laikam. Linda, tavs otrais apģērba komplekts, kas ir domāts vairāk ikdienai, vairāk darba gaitām, kurās tu varētu tikties ar saviem klientiem, sadarbības partneriem, organizēt kādu pasākumu. Šī sarkanā krāsa, atvasinātā sarkanā krāsa ir paredzēta tiešām tam, lai tu atstātu iespaidu uz citiem, jo tā ir tāda uzdrīkstēšanās krāsa. Lielais akcents ir šajā viss, kad ir sakombinēts ar pelēko toni. Noteikti akcents ir pelēkās zeķubiks, kas ir komplektā ar pulksteni, arī ar somu. Gribēju parādīt to, ka nevienmēr jāizvēlās melnas vai miesas krāsas zeķubiks. Krāsainās zeķubiks ir ļoti liels papildinājums kopējam tēlam un pietiekami interesants un aci piesaistoši arī citiem cilvēkiem. Soma šāda lieluma, lai tu varētu ielikt pierakstu blociņu, planšetu datoru, kur, teiksim, veikt savus pierakstus. Un arī šīs dekoratīvās rokas, kas arī var būt kā elements, jo, ja roka ir kaila vai 3/4 piedurknes, ir ieteicams pulkstenis vai rokas prādze. Un noteikti pulkstenis ir formāls vidas aksesuārs. Ļoti interesanti, labā nozīmē, jo es esmu radošas profesijas pārstāve. Parasti es izvēlos arī melnas vai tās miesas krāsas zeķubiks, tad man ļoti interesants liekas tieši tas pelēkais, ka ir izvēlēts. Un man ļoti patīk tunikas un kleitiņas ikdienā valkāt, kad es izēju ārpus kaut kur mājas, darba tikšanās un tā. Jo, dzīvojot kopā pa māju bērnu, protams, tu nevelc kleitiņu. Tad vismaz ir iemesls sapucēties un iziet ārpus mājas. Linda, pēdējais, trešais komplekts ir pats svinīgākais svinīgiem brīžiem vai randiņam ar vīru. Teiksim, tā varētu būt pils vai mūža, kāds skaists koncerts vai kādas smalkas vakariņas. Skaists, elegants, varētu teikt, vakartērps, garā kleita, bet šī kleita, teiksim, nav tik ļoti smalkam pasākumam dēļ šī te auduma, kādā ir kleita, kas, teiksim, nav zīts vai šifons, bet auduma faktūra ir diezgan ikdienišķa. Līdz ar to tas arī paredz kleitas, teiksim, valkāšanu arī citos pasākumos. Toņu gāma ir atkal ieturēta vēsā, pelēcīgie zilgaņie toņi. Protams, akcents liels ir šis te šķēlums, kas ir noslēpumains akcents, arī kleitas dekoltē, ko es papildināju ar kulonu. Izvēlējos šādus aksesuārus, kas varbūt ir pieticīgāki, lai, teiksim, viss šis te daļums parādās kleitā. Man ļoti patīk, jo uzvilkt garo kleitu tas ir īpaši. Un vēl manā mīļākajā zilajā tonī, tad pavisam ideāls komplekts. Jā, man prieks, ka tev patīk. Principā visi šie 3 komplekti, ko mēs laikojām, es ceru, ka arī piekritīs, kad ir
atbilstoši tavam dzīves ritējumam, tavam dzīves gaitām, un tiešām gribēju jau ieviest nedaudz pavasarīgas vēsmas. Jā, mums izdevās. Man prieks. Nu, ko, dāmas, man arī ļoti patīk šis noslēdzošais romantiskais tērps, gluži atbilstoši arī mūsu šī raidījuma tēmai par mīlestību. Un, lai mati labi izskatītos ne tikai dodoties uz randiņu ar vīru, bet arī, lai tie viegli plīvotu, dejojot un dodoties ikdienas gaitās, mēs dāvinam matu kopšanas līdzekļus no mūsu sadarbības partnera Well Professionals. Lūdzu. Un paldies, Linda, ka piedalījies. Paldies. Varbūt arī jums, mīļie skatītāji, ir kāda sirdī tuva nodarbošanās, kurai tā vien kārojas pieķerties. Ceru, ka jums pietiks gan spēka, gan laika to izdarīt. Savukārt mūsu nākamās tikšanās laiks paliek nemainīgs. Mēneša pēdējā ceturtdiena un jūsu uzmanībai nākamais dzīvesveida iedvesmas stāsts no vīdes tepat mums apkārt. Uz redzēšanos! Raidījumu atbalsta Well Professionals.